Tradicionālajā tibetiešu klosteru mācību programmā, kā viena no pirmajām grāmatām ir šī, kuras nosaukums ir Pirmā maģiskā atslēga, kas atver 100 vārtus loģiskās argumentācijas ceļā. Un to mācās jauni mūki, apmēram 12-13 gadu vecumā, apmēram 5. 6. klase, un tas ir kā pamats tā kā vispārēji izglītībai par dabas zinātnēm un citām nozarēm. Un pirmā sadaļa saucas krāsas. Lai jums nedaudz būtu uzskats materiāls, šeit varat redzēt tibetiešu laimes karodziņus, kas ir 5 krāsās. Parasti saka, ka šīs ir pamatkrāsas, bet īstenībā pamatkrāsas būs 4. Šie karodziņi saucās lungta, jeb vēja zirgi. Tos izkarina augstu kalnos, uz kalnu pārējām vai arī uz māju jumtiem, un uz tiem ir sarakstīts lūkšanas. Vējš aiznes šīs lūkšanas visiem ceļiniekiem, lai viņiem būtu svētība. Kā arī vispār visiem. Pat var uzrakstīt savu tuvnieku vārdus, un tad viņiem arī aiznesīsies laimes vēlējumi. Bet tālāk par šo grāmatu. Tad pirmā sadaļa ir par krāsām, un ir teikts, ka pamatkrāsas ir 4. Zils, dzeltens, balts un sarkans. Un bieži vien, kad tibetieši grib pateikt zaļš, tad viņi saka dzeltens, sarkans. Un īstenībā agrāk Tibetā pļavas bija zilas. Atnāca ķīnieši, pateica, ka pļavas ir zaļas. Un tad tibetiešiem bija liela brīnuma. Kā arī, ja grib pateikt melns, tad saka zili sarkans. Bet kas ir interesantākais? Ir vēl papildu krāsas, jeb tā saucamās atzaru krāsas, un tās ir 8. Pirmā ir saulrieta krāsa, 2. ir tumsa, 3. mākoņu krāsa, 4. dūmu krāsa, 5. putekļu krāsa, 6. ēnas krāsa, 7. miglas krāsa un 8. saules krāsa. Lūk tā. Nedaudz tālāk ir aprakstīti 5 pamatelementi, ko šie karodziņi arī simbolizē. Un katrai šeit redzamai karodziņu krāsai atbilst viens elements. Un tie ir zeme, ūdens, uguns, vējš un debesis. Tad tos sauc par 5 lielajiem elementiem. Un katram no tiem ir dots raksturojums, jeb definīcija. Un tas, kas ir karsts un dedzinošs, tā ir uguns. Tas, kas ir stingrs un blīvs, tā ir zeme. Tas, kas ir slapjš un šķidrs, tas ir ūdens. Un tas, kas ir viegls un kustīgs, tas ir vējš. Savukārt daļa, mēs varam teikt arī substance vai pasaules daļa. Tātad daļa, ko nav iespējams sataustīt, bet kas visu aptver, tā ir debesis. Vai arī varam tulkot kā telpa vai izplatījums. Un varbūt jums būs interesanti uzzināt cilvēka definīciju. Kas tad ir cilvēks? Cilvēks ir piedzimusi būtne, ko raksturo balstoties uz jebkuru no 5 uzkrājumiem. Un 5 uzkrājumi tibetiešu valodā ir pumpo, jeb sanskritā skanda, un šeit jau ir drusciņi saistība ar budismu. Tad tie ir pamata tādi faktori, kas sastāda cilvēka būtību,
Un tas ir fiziskais ķermenis, sajūtas, kas rodas no maņām, izšķirt spējīgā uztvere, mentālie un karmiskie faktori un visu zinošā apziņa.